Man tiešām likās, pirms kaut kādiem daudziem gadiem, ka es esmu tāda, pelīte, pēc sajūtas, ja tāda. Un tad es pēkšņi saprotu, kāda pelīte, es vienkārši esmu zilonis. Kā tu sajūties, starp citu, ar jauno uzvārdu? Es jūtos tāds dīvainis, outsiders visur. Un tad man bija tāda milzīga laimes sajūta, ka tu ieraugi tajā kultūras akadēmijā. Tur ir tādi paši citplanētieši. Katrs vēl pilnīgi kaut kas cits, bet viņi arī ir citplanētieši. Klau, tu esi plānotāja, tā kā lieta arī perfekcionisms ir tur nedaudz iekšā. Tad tagad pagriezīsimies un sāksim sevi izstrādāt, piemēram, attiecību jomā. Čau, mans lieliskais, baigais numurs skatītājiem. Ko ir laiks decembra epizodē? Es teiktu tā, ka šis gads man bija ļoti, ļoti jaudīgs un tāpat laikā ļoti vērtīgs. Es pati personīgi caur šīm sarunām ar Latviju atpazīstamām personībām es esmu ļoti augusi un es ļoti daudz vērtīgu informāciju uzzināju. Es ļoti daudz pēc tam pārdomāju pēc katras sarunas un sapratu, ka arī es kaut kur brīžiem līdzīgi domāju un vienmēr domāju no tādas prizmas, ko es varētu savā dzīvē mainīt un uzlabot. Es ļoti pateicos katram komentāram, kas šī gada laikā ir mani atbalstījis, kas ir piesakojis kanālam, kas ir rakstījis komentārus, droši turpini, droši uzdod jautājumus, bet laiks jaunām sarunām. Un atceries, šis raidījums ir par numeroloģiju. Tas ir instruments, kā izzināt cilvēka personību un caur to arī uzzināt vairāk sevi. Jo vairāk mēs izzināsim sevi, jo mēs sapratīsim citus un dzīvosim harmoniskāk un veidosim attiecības ar citiem cilvēkiem harmoniskāk. Pirms es piesaku savu viesi, es vēlos sirsnīgi pateikt paldies saviem sadarbības partneriem, bez kuriem šis raidījums nebūtu iespējams. Un pirmkārt, vislieliskākajam tirdzniecības centram Spice, juvelieru izstrādājumu veikalam Pandora un interjeru un dizaina veikaliem Alan Deko. Un lūk, jaunā epizode ir ar lielisko režisoru un aktrisi Ingu Unguri. Čau, Inga! Čau! Vēl ir jāpierod pie tava jaunā uzvārda. Man pašai ik pa laikam vēl jāpierod, jo tomēr gandrīz 40 gadus sevi saukt par Ingu Tropu, vai ne, nav tik ātri. Es tā kā zinu, es esmu Inga Ungure, un to esmu pieņēmusi, bet kaut kādos ātros brīžos, tā Inga Tropa kaut kur vēl apziņā izlec. Nebūtu šis tik liels skrējiena laiks, es pastītos īstenībā, kā tev tas ietekmē. Tieši uzvārds? Jā, tas arī mums To maina, arī var... bet to es izdarīšu aizkadrā. Ja kādam ļoti interesēs, es varēšu, bet to es izdarīšu priekš tevis. Paldies, man īstenībā tas ļoti interesē, jo šī ir pirmā reize, kad es, attiecības man ir bijuši vairāk kārt, bet šī bija tā pirmā reize, kur es absolūti skaidri un stabili zināju, ka es vēlos pāriet vīru uzvārdā. Līdz tam man jāatzīst, nebija tāda sajūta. Tāpēc vienmēr palika mans uzvārds. Tā kā gribas pie sava palikt, pie savas identitātes, un tu caur to kaut kādām pārmaiņām biji gatava, kaut kā tā? Es vienmēr esmu gribējis pārmaiņas, un viss vienmēr ir nesis pārmaiņas, bet šoreiz laikam bija tā sajūta, ka tas ir par tādām ļoti apzināti ļoti lielām pārmaiņām, par kaut kādu ļoti liela, gara dzīves cikla nobeigumu, kur daudz kas ir darīts, izdarīts, un tā sajūta, ka ir jāiet tālāk, bet, lai varētu iet tālāk, vai nu ir līdzīgi kā senatnē iniciācijas rituālos, jāiegūst jauns vārds, par ko es arī domāju kaut kādā brīdī, vai arī, tad nonākot, aprecoties, nonākot šī te vīra uzvārda pasaulē, enerģijā paņemt un tādā veidā iegūt savu identitāti. Ļoti interesanti, ka tu šo te jautājumu tā kā pieskāries noslēgt ciklu. Tu esi patiesībā tu virzies ļoti cikla noslēgumu. Tev šis gads bijusi 8 un nākamais ir 9. Zin kā, tas gadi nav tās enerģijas ar 1. janvāru sāks, ar 31. beidzas. Mēs kaut kādas lietas varbūt pagūstam jau ātrāk, izdarīt ātrāk sevī saprast un sākt jau pārslēgties uz to jauno. Bet ļoti forši, ka tu to izdarīji. Tā kā tiešām šajā 9 gadu ciklā, kad tu pārgāji, apprecējies, jauns uzvārds, kaut kāda arī visticamāk kaut kāda identitātes arī. Kā tu sajūties starp citu ar jauno uzvārdu?
Ja, ļoti harmoniski. Tā tam ir jābūt. Man pat ļoti patīk arī kāds man ir pāraksts izveidojies. Un tas nav bijis tā, es zinu, ka ir piemēram sievietes, kuras stāsta, ka mazas būdamas tur sapņo, kāds būs viņa ideālās kāzas, kāds tur būs tas viņu ideālais vīrs un kāds tur tagad būs tas, nezinu, uzvārds vai vēl kaut kas. Man nekas tāds nav bijis. Vispār visu savu dzīvi, ar visu, kas notiek, gan darba kaut kādā ziņā, gan sevis izglītošanas ziņā, gan attiecību ziņā. Tas viss ir par tādu sevis nemitīgu attīstīšanu, par izaugsmu. Tas ir pats svarīgākais, kas man ir. Un, līdz ar to, jā, manā dzīvē man ir bijušas vairākas nopietnas attiecības. Partneri kā tādi man ir bijuši ļoti maz. Es esmu ļoti konservatīva šajā ziņā. Es ļoti pieķeros cilvēkiem, un man ir svarīgi iet dziļumā ar viņiem. Bet jāteic arī, ka es laikam nebaidos no tā, ja kaut kādā brīdī es saprotu, ka tie ceļi sāk iet tik ļoti, ka lai tās izaugsmes notiktu gan man, gan otram cilvēkam, ka es arī nebaidos palaist un doties tālāk nezināmajā. Bet atgriežoties pie tava jautājuma, jā, nonākot attiecībās ar vīru Gati, kaut kā vispār viņš atnāca nevis tā apzināti gaidīts un saukts. Viņš vienkārši atnāca, un es sapratu, ka tas ir tas cilvēks, ar kuru tagad tālāk notiks ļoti, kā lai to tā skaidrāk pasaka, bet pirmajā brīdī mazliet biedējoši man tas bija, varbūt, jo es sapratu, ka es bridīšu tādās zonās sevis izaugsmē, pēc kurām es jau kādu laiku ilgojos, bet kuras pat pašai no sākuma ir mazliet bailīgi atzīt, kur nu vēl citiem publiski un mesties tajā. Bet, kā teicu, jā, viss ir par izaugsmu, un es saprotu, ka es nemāku nemaz funkcionēt, ja ilgstoši es kaut kā izvairos no kaut kādas situācijas, ko es esmu sajutusi to impulsu. Tad sāk viss ap mani kaut kā tā stāties, rotēt, tādas krīžu situācijas, kurās man vienkārši, tad, ja tu pati nelec tajā iekšā, tad mēs tevi noliksim mazliet uz lāpstiņām un iedosim kādu tādu labu spērienu, grūdienu. Bet dažkārt arī vienkārši man iedod kaut kādu labu spērienu, grūdienu. Bet atkal atgriežoties, es ļoti tā pārliecināti un ļoti labi jūtos ar šo te uzvārdu. Ideāli. Man ļoti patīk, kā tu pateici. Es nezinu, vai tu vienmēr esi sevī to sajūtis, bet tev ir apziņas skaitlis 7. Un, attiecīgi, tas ir tavs dzīves ritms, vai krīze, vai transformācija. Un pat tad, kad būs ļoti mierīgi, tas nav mierīgais skaitlis, bet viņā ļoti daudz ir foršas lietas. Tu, pat tad, ja būs pārāk ilgstošs tāds mierīgs rāms periods, tu pat kaut kur sāksi meklēt, kur ir mans drives, lai tu varētu virzīties augstāk. Saprotat, tur ir tas tāds skurbulis tev visu laiku ir. Tādu es tiecos pēc miera, un man ir ļoti svarīga harmonija, bet man tā harmonija rodas sabalansējot, mesties tajos izaicinājumos, nemitīgi attīstīties un labos, tādos iedvesmojošos izaicienos, jo es pat nezinu, kā tā dzīve izvērstos patiesībā, jo kaut kā ļoti ātri tātad intuitīvi, tu to pēc numeroloģijas redzi, bet es intuitīvi to esmu sajutusi un tam sekojis, un man laikam mazāk interesē tie tādi negatīvi, es negribu tajās negatīvajās pieredzēs, jo streipt, tas nav. Līdz ar to es labāk sarūpēju nemitīgi kaut ko pozitīvu, kas to manu milzīgo enerģiju, kas patiesībā ir manī, ļauj man visu laiku viņu kustināt, lai viņa nenonāktu kaut kā pret mani vai pret maniem tuvajiem cilvēkiem. Bet tad brīžam ir arī tas pārsteigums, ka tās krīzes, laikam tikko man bija tāda viena liela krīze, kurai es cauri, man jau liekas, ka es jau tiešām tā stabili rāpos ārā un esmu ārā. Bet tas, kas man pārsteidza, sabruka kārtējā mana ilūzija, jo man šķita, ja mēs tā ļoti apzināti darām, un es tiešām ļoti apzināti investējos un daru un tā. Un ka tik un tā dzīvē tev nāks saskarties ar kaut kādām lietām, kurās tu vairs neko nekontrolē, un kur tev ir
jāiziet tam grūtumam, vienalga, ko tu tur esi apguvis un kādas prakses tu zini un cik stiprs tu esi. Tas viss vienā brīdī kaut kur. Labi, ka tas viss ir. Tie ir instrumenti, ar kuriem tu joprojām vari sevi stiprināt, bet tev tā pazeme kaut kādā brīdī tik un tā ir jāiziet. Un atkal jāceļas, bet jau citā spēkā, citā briedumā, viedumā. Bet, ejot tādu, es neslēpšu, ka tā daļa manis bija tādā, man bija jātiek pār tam nemieram un vilšanās sajūtai. Man liekas, kā tā, es taču visu esmu izdarījis, visus mājas darbus, viss ir izdarīts. Kāpēc šādi notiek? Tas ir netaisnīgi. Es taču gribēju, lai ir netik sāpīgi, netik grūti. Assuming it is urgent for desire to supply my needs will always go up in vapor each time you pack to leave. But I'll just keep holding on. Pasaule uzsmaida, ka tevi ieskauj īstās lietas. Piešķir skaistumu savam dzīves stilam. Spice. Klau, tu esi plānotāja, tā kā lieta arī perfekcionisms ir tur nedaudz iekšā. Kaut kāds noteikti ir tajā, ko es daru, kad es pieķeros. Es daru pat ne 100, man liekas, tur 200-300%. Bet tā perfekcionisms tādā izdomātā veidā, nē, tas nav mans. Un plus, es esmu plānotājs, man vajag to disciplīnu visu laiku. Ja es šito nelieku, tad tur ātri vien nebūs labi. Bet tāpat laikā es neesmu arī tas tāds, kāds teiciens, burta kalps. Es varu pārsteigt sevi un es vairāk citus. Sevis īstenībā nepārsteidzu citus. Ja man viss ir par kaut kādu tādu, tādu vilkmes, dzīves, tādas enerģijas sajūtu. Ja tu esi kaut kad sācis sajust vai neesi pazaudējis no bērnības, tu nemaz nevari samānīt sevi. Un tajā brīdī, kad man rodas uz kaut ko tā vilkme un tāda degšana par to, tad es varu pēkšņi visus tos savus plānus pavērst pilnīgi citādāk un iet citā virzienā. Varbūt kādam tad ir grūtāk, bet gala rezultātā es redzu, ka visiem tāpat ir daudz foršāk un labāk, jo primāri jau man paliek labāk un es līdz ar to varu vēl vairāk kaut ko forši iedot citiem. Es pat nejaucos iekšā tavā stāstījumā, tu man visu vienkārši tik lieliski izstāstīji no numeroloģijas kartes, tā lai būtu interesanti arī, lai skatītājs saprastu, par ko mums iet runa, tad apziņas skaitlim 7 tieši tā arī ir visu laiku kaut kādus sevis jaunā veidolā meklēšana un ļoti daudz arī par garīgo arī attīstīt. Tas ir pats īstenībā pats būtiskākais, jo septītnieks arī ir tiek uzskatīts par visģeniālākiem cilvēkiem. Tāpēc, ka tur, kur ir apziņas skaitlis 7, ir ļoti spēcīga sapratne gan par materiālo pasauli, gan par garīgo pasauli. Bet tur ir tas viens āķis, ka cilvēkiem ir tendence iekrist vienā vai otrā galējībā. Un starp citu, ar apziņas skaitli 7 tie cilvēki būs visvairāk, kas var pēkšņi, teiksim, es visu tagad, nezinu, ļoti veiksmīga karjera, ir uzņēmēji, jo viņi ļoti labi ir krīzes menedžeri. Ideāli, jo būs kaut kāda nestandarta situācija un visi būs panikā, ar apziņas skaitli 7 pateiks, tā man ir risinājums, un viņiem ir vienkārši fantastiska nestandarta risinājuma. Un attiecīgi šie cilvēki var ļoti nodoties spēcīgi, nezinu, tur biznesa pasaulē, ļoti daudz uzņēmēji tiešām ar 7 skaitli. Un tā viņi pēkšņi var visu pārsvītrot, jo viņi var arī izdegt un saprast, kur ir tas garīgais. Jau vienā brīdī saprot, ka tā nauda nesniedz to gandarījumu. Un viņi visu pamet un brauc, nezinu, uz Indiju, tagad uz gadu, vai cik tie būs visizteiktākie cilvēki tieši ar apziņas skaitli 7, ka šādi te var no vienas galējības otrā. Bet tas nav vēlams, vai ne? Un tas nav vēlams. Tas vēlamais ir tā, ka atrast katrā situācijā tā kā
to balansu, jo tas dzīves, tā gudrība ir gan došanas, gan ņemšanas principā, gan arī garīgais un materiālais. Nevaram mēs tikai dot un nesaņemt par to materiālo. Vai, teiksim, iet garīgajā un tev tur ģimene paliek ar bērniem. Nu, man tagad tāds periods ir pārdomu, jūs tur paši tiekat galā. Tu ļoti labi pateici, kas to visu sastrukturizē, ir nodarboties ar sportu. Ar savu sakārtošanu, pirmkārt jau ar fizisku savu ķermeni. Jo enerģija, to, ko tu arī jau pateici, enerģija ir visvairāk cilvēkiem. Tu varbūt to neesi pamanījis, bet ir cilvēki ļoti daudz bez enerģijas. Un tev atkal, tev ir pārēm tā enerģija. Un tev citreiz liekas, ko viņi var tik lēni, ko viņi var ko. Bet tajā enerģijas pārē ir ļoti daudz hausa arī. Šis ir ļoti labs temats, to es arī tikai laika gaitā esmu mācījusies, jo, kas ir vēl paradoxāli, es ilgi domāju, dažādu iemeslu dēļ mazliet biju aizmaldījusies no kaut kāda sava tā kodola, un man tiešām likās pirms kaut kādiem daudziem gadiem, ka es esmu tāda, pelīte, pēc sajūtas, ja tāda pelīte. Un tad es pēkšņi saprotu, kāda pelīte, es vienkārši esmu zilonis savā enerģijā, jo nemitīgi es nonācu situācijās, kad es tikai uzroku piedurknes, ka es tagad sākšu tā pa īstam strādāt, tad jau visi jau ir lupātās, visi ir pārguruši, neviens neko nevar, bet man ir tikai, tas, es esmu bišķiņ iesildījusies, tagad sāksim strādāt, un tas, protams, man ir palīdzējis tālāk arī ļoti daudz ko izdarīt, pat citiem liekas, prātam, neticamas lietas, kā tu vienlaicīgi to vari. Bet jā, tā enerģija, viņa tik tiešām, kā tu saki, tāds labs arī salīdzinājums. Es saprotu, tā jauda ir tāda atoma elektrostacija, un ja viņu tā apdomīgi ievirza, tad tā dod labumu, tā apsildīs, tā izgaismos, vai ne, veselu ciematu, pilsētu, bet ja tur sāksies kaut kādi ne tādi procesi, ja to enerģiju neievirzīs kaut kādā gultnē, tā atoma elektrostacija uzsprāgs. Viņa sevi izpostīs, viņa izpostīs lielā rādījumā daudz citas. Un tas ir tas, ko es kaut kādā brīdī sāku saprast. Un tāpēc ļoti tā apdomīgi arī ar to cenšos rīkoties un mācos pacietību. Ka tieši tā ir cilvēki, kuriem tas enerģijas līmenis, tas nav arī ne sliktāk, ne labāk. Viņiem ir kaut kur citur tās spējas, ko es savukārt nevaru. Man, piemēram, brīžam ir ar to pacietību problēmas. Bet tad es tā mācos arī to visu salīdzvarot. Baigi interesanti, ka tev... Kad tikai tā kā nobriestot, tu saproti, ka dažādi cilvēki, man, piemēram, ir tas enerģijas iztrūkums, man viņš ir caur sportu jāpaceļ, es esmu 4, apziņas skaitlis 4, un man bieži ir kaut kādu monotonu darbu dara, tad man jau gribas viņu tā kā pamest, kaut ko jau citu varam darīt. Man bija filmēšana vienu citu, tur tos mazos rīlus, man tā kā, pietiek, ka tur ir 9. Viņi man saka, nē, mēs tagad vēl, mums vajag vēl un vēl. Es saku, kas tev bija pat dzimšanas dienas datumu? Tur 29, 9, skaidrs, viss strādā. Vienmēr sakot, un tāpēc mēs esam sakombinēti dažādi cilvēki kopā, lai tie, kas ir tie 7, 8, 9, kas arī ļoti labi sportā var darboties, viņi būs tie, kas, ja citi teiks, viss šodien nepietiks, ja teiks, nē, mēs vēl to neizdarījām, vēl šo neizdarījām. Es zemesardzē sapratu, ka es varu... Es arī sasniedzu kaut kādu savu spēka limitu pārsteidzoši. Bet tur vajadzēja diezgan ilgi iet, un tad es sapratu, ka es varu, es tiešām tas spēks, pat fiziskais arī spēks, vēl vairāk tas ir garīgais spēks, bet fiziskais spēks tam ķermenim pārsteidzoši liels, jā, un tad es tieši domāju, ka tādās fiziskajās disciplīnās tiešām, ja es to būtu gribējusi, ja es tur dotos, bet man liekas, tas nav mans, bet tur varētu arī ļoti daudz ko izdarīt, ka tieši tas ķermenis un gars, tā kombinācija, abu jauda, viņi var ļoti daudz izdarīt. Jā, redz, pat es kaut kādā tādā izaicinājumā aizgājis. Es pat iedomāties nevarētu, kā robežsardze vai kā tā. Zemesardze. Bet, zin kā, man likās interesanti, es to arī tātad intuitīvi esmu jutusi, bet tu to tagad pateici skaļi par tām abām pusēm, to materiālo un garīgo, un es tā
klausoties, domāju, rekā, es vienkārši to gudri esmu visu laiku režisējusi, menedžējusi, ka no vienas puses ir gan tas aktieru darbs, kas ir tāda ļaušanās, bet tāpat tas ir ļoti arī, tomēr tur ir struktūras, bet tomēr vairāk es sevi izjūtu kā režisori un ļoti daudz ir tie režijas darbi dažādi, kas ir tāda ļoti patiesībā, jā, tur ir ļoti radoša, bet tur ir ļoti tāda racionāla, pragmatiska, strukturēta domāšana. Tāpat laikā, jā, ir visādas daudz. Es interesējos daudz par garīgumu un visu kaut ko pētu, pati sevi ielieku kaut kādās situācijās, eksperimentēju ar sevi. Bet vienmēr man ir tā sajūta, ka man visu laiku ir, ar vienu roku es smeļos tajā pasaulē, un ar otru roku atkal es turos pie šīs te matērijas un ļoti, arī visas zemes sārdz, vēl visādas lietas, kas nevelti tagad otrais bērns. Tā sajūta. Jo man visu laiku tā sajūta, tā lielākais uzdevums, vismaz mans, ir paņemt no tām abām zonām, cik vien dziļi var iestiekties, un tur var bezgalīgi. Un tad ņemt un likt to kopā, un šitien te tajā līdzsvarā te ir tā esence, ko es mēģinu arī panākt. Un tad, kad es šādi daru, tad viss ir ļoti labi. Ļoti labi. Tas nav par to, ka kaut kas būtu perfekti. Tāpat ir visādi uzdevumi, tāpat ir dienas, kurās nejūtos tik labi, kā gribētos. Kaut kas notiek ne tā, bet kopumā es jūtos tāds ļoti piepildīts, veselīgs, laimīgs cilvēks. Sabalansēts. Jā. Jo redziet, septītniekam arī var būt tā, tie, kas ir ļoti garīgi, viņiem citreiz liekas domāt par naudu, tas ir kaut kas slikts, bet tieši otrādāk te ir jāiemācās, vai tikai atkal otrs ir tikai pieķerties, ka nauda ir vienīgā vērtība. Ar citu, ja septītnieks pieķeras ļoti tikai naudai, tas vispār, lai cilvēki padomā, tad var notikt noteikti, jo septītnieks ir transformācijas un krīzes skaitlis, un ja tu pieķeries tikai vienai pasaulē, teiksim, materiālai, tad var notikt tāda situācija, ka pēkšņi tu tik ļoti koncentrējies nauda, biznesa, un tas biznesa kaut kādu laiku mainās, un biznesa vienkārši sabrūk. Vai tieši otrādāk, tu ej tajā tikai garīgajā, un tad tur aizpeld vispār jau kaut kādā kosmosā. Tā. Tur ir tā, kad kad ir jāsaprot tās visas vērtības, bet kā no numeroloģijas viedokļa, tad septītnieks to saprot vispareizāk. Tā kā es pat īstenībā varbūt nemaz nevaru aizdomāties, kā tu to saproti. Tā arī visticamāk ir, jo mēs katrs savādāk kaut kādas lietas domājam. Saprast var pakrītot, paejot pa daudz uz vienu vai otru pusi, bet baigais prieks, ka ir kaut kāda tā signāla lampiņas, kas sāk parasti mirgot, un tad es saprotu, uzreiz apakaļ tur kaut kur, un tad jādabūt atkal to līdzsvaru. Vēl kas ir interesanti, vai tu esi tos saitus un kaut kā tam ļoti apzināti virzījusies, 7 ir arī atzinības skaitlis un ir zvaigzne. Es esmu zvaigzne. Tas nav domāts obligāti tā zvaigzne, bet vispār ir tā, ka ir vēlams, arī skaitlis ar citu trīnieks, 3 un 7 ir tie, kuriem ir vēlams būt publiskiem un pat tīriem septītniekiem. Tavā gadījumā tu esi tīrs septītnieks, ka tev ir jāredz. Tev tas bija svarīgi vispār bērnībā? Tu par to domāji? Es tajā brīdī, protams, tik apzināti par to nedomāju, bet kaut kādas pirmās atmiņas ir par to. Tādas, kaut kur arī esmu intervijās teikusi, tādas bērnišķīgi naivas, bet tādas dziļi patiesas, kad es brienu pa pļavu un ir tā sajūta, es to sauc par dieva balsi sevī, ka visi jūta ļoti, ļoti, ļoti dzīvu. Dievs daba darbs. man moto. Un tu dzirdi sevī tādu apliecinājumu par to, ka tad pirmo reizi, kad es būšu aktrise, pēc tam es to vispār aizmirsu. Es nedomāju, es ļoti daudz domāju par žurnālista darbu. Tas tāpat ir publisks darbs, jo man gribējās ceļot. Man vienmēr ir arī es esmu tomēr tāda diezgan liela taisnības cīnītāja, un līdz ar to es gribēju būt karsto karadarbības zonu žurnāliste. Un varbūt arī tāpēc, ka mans tēvs ir militārists, bijušais policists. Līdz ar to tā sfēra kaut kur arī visu laiku bišķiņ tā disciplinēšanas un tāda cīņas. Un tāpēc es ļoti, ļoti apzināti īstenībā gāju jau no mazās kaut kādas
pirmās klasītes, kad es izdomāju arī sākt uzreiz sevi tā veidot, izdomāju taisīt skolā pirmo reizi vispār skolas avīzi. Un tad laika gaitā kaut kādām vietējām avīzēm rakstīt, un tad jau vidusskolas laikā, pat ja tur nebija tajā skolā sarunāt no vietējās citas pilsētas operatoru, lai mums to operatoru pulciņu mācīja, jo es vienkārši sapratu, ka man vajag apgūt šādas spējas, lai es tajos žurnālistos var stāties, un man sāks bija Sandijs Simjonovs ar savām karsto karadarbības to zonu reportāžām. Bet jā, pēdējā brīdī es visu to pārdomāju, nejaušības pēc, jo es nonācu draugam līdzi Jaunierīgas teātrī uz vienu izrādi un Kultūras akadēmijā. Un es iestājos gan žurnālistos, citur nemaz neskatījos. Man nekas cits arī kaut kā tajā brīdī nebija tāda aicinājuma. Vēl par rakstīšanu, es domāju. Jo es daudz pati kaut ko rakstīju un daudz lasīju. Un aizgāju līdzi un iestājos Kultūras akadēmijā. Abās vietās es tiku, abās par budžetu. Un tad es vienkārši izdomāju, ka es to žurnālistas ceļu neiešu, ka ceļošu es vēlāk. Man gribējās man šausmīgi piesaistīja tas, ka izrādījās, ka ja es vienmēr esmu jutusies mazliet citādāka ar to savu hiper kaut kādu jūtību, ar ļoti nestandarta domāšanu, ļoti daudz radošuma, un es jutos vairāk vai mazāk tāds dīvainis, outsiders visur. Un tad man bija tāda milzīga laimes sajūta, ka tu ieraugi tajā Kultūras akadēmijā. Tur ir tādi paši citplanētieši. Katrs vēl pilnīgi kaut kas cits, bet viņi arī ir citplanētieši. Un tad es sapratu, skaidrs, ka jāiet vienkārši tur un no tā brīža es esmu tajā teātra pasaulē. Es tajā pasaulē visā radošajā. Tev, jā, protams, ir gan 7, gan 4 tavs misijas skaitlis, tās arī pavirsīsimies. Vēl runājot par 7, 8, 9, es esmu arī reiz teikusi, tie ir mentori, kas ir atnākuši šajā pasaulē ar kaut kādu nodomu. Viņiem var arī būt kaut kādas dzīvē pieredzes, kaut kādas, arī, 8 ir karmas skaitlis. Viņiem var, bērnībā tur viss kaut kas, nezinu, tur kaut kāda sarežģīta ģimenes apstākļi, varbūt UTT. Un, citreiz es bieži vien pie sevīm domāju, kam ir būt izdevīgāk, sauksim to tā, tiem vienkāršākiem skaitļiem, kuriem katram ir kaut kāda sava spēcīga funkcija un talanti. Protams, katrs skaitlis var būt talantīgs, katrs cilvēks realizējas var būt talantīgs, bet kam ir vienkāršāk tiem vienkāršajiem cilvēkiem vai ar cilvēkiem ar tām lielajām misijām, kas ir 7, 8, 9, un tad cik es ar cilvēkiem runāju, vienmēr es tā domāju, vienkāršāk ir būt vienkāršajiem cilvēkiem, ar to nesalikto to uzdevumu. Saprot, ir tie vienkāršie teikumi un ir saliktie teikumi. Tādās pavisam elementārās salīdzināšanās. Vai tu kādreiz esi izjutusi, ka tev ir kaut kam jātiek, nezinu, ir kaut kāda situācija, kas tev ir atstājusi ļoti spēcīgu nospiedumu un ko tu esi domājis, kāpēc tas tieši ar mani notika? Jā, to arī publiski esmu runājusi jau pēdējos gadus, lai pats sevi atbrīvotu aizvien vairāk no tā un tiktu tālāk savā tādā rehabilitācijā. Jā, ir pagātnes bērnības notikumi. Arī tikko tagad patiesībā grūtniecības periods bija ļoti grūts. Tas bija ļoti grūts uzdevums, kam es gāju cauri, un visas dzemdības un pēcdzemdību periods. Tā nebija tāda skaistā, tādā ziņā vienkārša, viegla, dabiska, saprotama. Tas bija ļoti grūts uzdevums. Bet es kaut kā arī ir grūti un rodas šie daudzie kāpēc un tā netaisnības sajūta tad, kad tu esi tajā notikumā un īstenībā es arī saprotu, ka tās jauda ir arī tāda, kas ilgi, cits jau tur lūstu. Es varu ļoti ilgi tiešām braši, turēties un būt ļoti tāda savākta, tik un tāda pašdisciplinēta, tāpat laikā arī ļauties tam, jo daudz ko tur nevar tajos situācijās kontrolēt, bet vienā brīdī, tas tā kā, to spiedienu rada tik stipru, ka skaidrs vienā brīdī tāpat tur veidojas lūziens. Un tad, kad notiek tas lūziens, tad, protams, tajā iekritienā ir tas brīdis, tur ir depresija uzreiz klāta un ir tik sāpīgi, ka jārod šie daudzie kāpēc un ko es tādu esmu izdarījusi un tā tālāk. Labi, tu tur mazliet tā. Arī tas ir jāļauj sev izreaģēt. Bet man ir prieks, ka es diezgan ātri
Es nezinu, no kurienes man tas ir, bet tā es sev atceros, ka es tik un tā meklēju tos ceļus intuitīvi, arī apzināti. Vienā brīdī tikai intuitīvi, jo prāts arī tur baigi nestrādā. Kā pati sev palīdzēt, kur atrast tos spēka vārdus. Dažkārt cilvēks pat nesaprot, ka es pie viņa, piemēram, tveros, lai dabūtu sev kaut kādu to mazo dzirkstīti, kas man iedos, jā, es varu tālāk un rāpties ārā. Bet, tad, kad sāk izrāpties, tad jau es sāku saprast, kas patiesībā ir tās visas vērtīgās lietas, ko no tā es esmu ieguvusi, kur tur ir tās pērles, kur patiesībā ir tas spēks, un no tās perspektīvas skatoties, un tā es pārsvarā cenšos dzīvot, tad atkal man liekas, ka nevelti es esmu te tāda atnākusi. Jā, varbūt tad, kad es esmu iekritusi, man nepatīk tie pārbaudījumi, bet es nemaz, acīm redzot, citādāk nevarētu. Tā jauda, kas ir manī, viņa pieprasa tādus lielus. Līdzsvaram man vajag to rāmumu, bet pavisam tādā rāmumā un vienkāršībā, kā tu teici, par to septītnieku, es vienkārši tad sāku izdomāt kaut kādas problēmas. Līdz ar to saprotot kaut kā, tad pazūd šie visi. Kāpēc? Es, protams, katru reizi, tāpat laikā, man liekas, ir svarīgi tomēr iziet ar sausākām kājām tās pieredzes un turpināt, manā gadījumā sportot, meditēt, veselīgi ēst, pienācīgi, radoši sev izlikt, bet nepārdegt. Un tā ir viena liela māka, ko es ļoti ik pa brīdim aizraujos un pa daudz iztērēju sevi, bet turpināt sevi kaut kā tā uzturēt formā, lai neiekristu tajos, tā kā nāk tas tik ļoti, bet kaut kā arī pieņemt un tik ļoti nepārdzīvot, tad arī tas notiek. Un vēl arī kādu laiku atpakaļ, man liekas, ka mēs visi izējām tajā fāzē, domājot, ka tam tur ir tik forša dzīve, un viņam jau tur mazāk problēma, vēl kaut kas līdz vienā brīdī. Un teātris man to ir iemācījis ļoti labi saprast, ka jebkuru lomu, kuru tu paņem, jebkuru dzīves pieredzi, ko tu izspēlē, tur ir vienmēr gan tās skaistās kārtas, gan tās smagās, grūtās kārtas. Un tas, ka mēs redzam tur to cilvēku, pirms tev pastos, cik skaista sieviete, starojoša, veiksmīga un tā tālāk. Es jau nezinu, kas tur slēpjas, kas ir tie tavi pārbaudījumi, un vai es viņus gribētu? Nē, es gribu savējos, tāpēc jau es esmu tas, kas es esmu. Un ja viņus ar interesi šķetina, paliek tik nenormāli interesanti dzīvot. Tā kā gribas teikt, tā garšīgi paliek dzīvot un iepazīt sevi un pasauli ar to. Jā, sevi ievibrēt. Starp citu, tu esi cilvēks, kas dzīvo pagātnē, tagadnē vai nākotnē. Vai varbūt tev ir bijuši pa periodiem? Jā, tieši es domāju par to, tu saki par to kaut ko par astotnieku, kurš ir tas krīzes skaitlis un tad par tam kaut kādām karmas. Jā, jo es zinu, ka man, un par to es arī tā kā vajag pārdzīvoju, jo es sāku sev arī tā kā pieņemt to un piedot, ka tā notiek ik pa brīdim. Ja kaut kas mani vairāk iztragaro, tad, protams, es pārslēdzos kaut kur daudz vairāk uz pagātni, un tā mana vēl neizdziedētā daļa sāk reaģēt. Un tad es jūtu, ka vienkārši tagadnē pārāk daudz iezogas pagātne. Un, ja es to pati nepamanu saulēcīgi, tad apkārtējie man ar kaut kādām savām reakcijām, neapzinātām, apzinātām, sāk likt manīt, ka Inga, tu esi pat daudz pagātnē. Tāpat laikā es ļoti ar to savu radošumu, un es esmu tāds arī vizionārs, es redzu lietas. Es tikai to laika gaitā esmu sapratusi, ka es neesmu sajūtas cilvēks, bet vienkārši es redzu tālāk, ātrāk, nekā varbūt citi to redz, un redzu nestandarta risinājumus, ko citi vēl nespēja iedomāties, un varbūt pēc pat, gada 2 sāks izdomāt, un man liekas, tas taču jau sen kaut kas ir jau manā galvā jau sen izdomāts, bet tikai tagad to cilvēku to saprot. Vai arī tu viņus jau teici tiem cilvēkiem? Jā, viņi nesadzirdēja. Jā, tā ir bijis arī ar kaut kādiem radošiem darbiem, kur tā kā to neuztver, un pēc tam es skatos, ka tā tendence, ko ir aizgājusi, un tā kā cilvēki domā, ka viņi tagad to ir tā kā, izdomājuši.
Bet jā, tad var man paslīdēt tā kāja, ka es par daudz aizēju tajā nākotnē un tajā visā vīziju, teiksim tā, un ideju pasaulē. Un te atkal ir tas pats, ka tas, ko es mācos ar visām praksēm, ar visu, ko es daru, būt tagadnē. Bet neizslēgt arī to, ka apzināties vienlaicīgi to, kas tur bija pagātnē, gan arī ļaut tām nākotnes idejām brīvi plūst. Assuming it is urgent for desire to supply my needs will always go up in vapor each time you pack to leave. But I'll just keep holding on. Pasaule uzsmaida, ka tevi ieskauj īstās lietas. Piešķir skaistumu savam dzīves stilam. Spice. Jo es kaut kā tikai ļoti daudz par šo tieši domāju, par tagadni, pagātni un nākotni, jo es atskārtu, ka es ļoti daudz nākotnē atkal dzīvojos ar to domu. Un tad, kad es izdarīšu to un tādu un tad, un kaut kādā ziņā tiem tagadnes posmiem gribu skriet pāri kaut kā, un es esmu šogad iemācījusies, vismaz strādājusi to, izbaudīt katru dienu, pat tad, ja viņi ir ļoti, teiksim, tur aizņemta, sarežģīta un varbūt kaut kādi, kā mums šodien arī sanāca, kaut kādi pārpratumi un vienkārši tam visam ļauties. Un es sapratu, ka es eju uz darbu kaut vai no rīta, un man tāda kaut kā tā tik spēcīga forša sajūta ievibrē. Ka es tieši ļoti apzināti strādāju. Tas bija mans mīnusiņš, ka es visu laiku kaut kur traucos. Pagātnē man nepatīk rakāties, tas jau viss ir bijis, tas nav interesanti. Bet patika kaut ko sapņot, sapņotājs. Es sapņot kaut ko nākotnē. Bet es atskārtu, ka es esmu ļoti laimīga, ka es satiku tagadni. Jā, tas ir tāpēc, ka tur arī ir vislielākais spēks. Bet, ja tu man to jautāji, ko numuri saka, es esmu tas, kurš vairāk pagātnē? Nē, tas te nebija tik daudz par, es gribēju tā saprast tavu to domu gājienu. Redz, tu arī savā ziņā esi pat tāds kosmiskais cilvēks, jo tev ir misija uz 4, tas arī ir tāds iluzionists. Tā kā kaut kur var būt tāda vēlme, pat ne tik daudz kā sapņot, bet ieraudzīt nedaudz lietas ar ilūziju. Kaut kā. Jā. Jā. Saprot, ko tas. Bet viņas 40 gadi tev jau vajadzētu tā kā jau, tagad tikko ir palikuši, vajadzētu tā kā mazināties, ja? Viņi nobrūk tagad ap tiem 40 gadiem. Viņi jau lēnām bruka, bet tas, man raksturīgi. Es pat kaut kad pirms daudziem gadiem es sapratu, kā mans prāts ir uzkonstruēts, ka es katru cilvēku satiekot, es ieraugu viņa to kodolu, to, tādu. Un tas kodols visiem, pat tas, kurš skaitās vislielākais ļaundaris, tur ir tā labā sēkla, tur ir tas. Un es kaut kā, es neredzu to visu, kas apkārt ir tās, pat, teiksim, tā reālās lietas. Es tā kā ar viņu komunicēju ar to kodolu. Un viss jau būtu jauki, bet dažkārt es bieži nonācu pilnīgi stulbās situācijās arī pašai priekš sevis, nevēlamās. Jo kamēr es ar to cilvēku kodolu tur komunicēju, notiek pilnīgi kaut kāds, kas arī tad jautājums par robežām un tā tālāk. Un tad es sāku saprast, ka es kaut kā pārāk iluzori un es pārāk arī kaut kur līdz ar to par daudz to labo saskatu. Jā, tur ir tas labais potenciāls, bet tas tā kā ir jāatver tagadnē, ko tas cilvēks tagad pauž un kā viņš rīkojas, bet jā, lēnām sāpīgām pieredzēm arī ejot cauri, bet lēnām tas. Starp citu, tavs misijas skaitlis 4 ir arī par radīšanu. Tā kā radīt kaut kādus mega projektus, radošus projektus, tavai režijas profesijā ļoti labi iet, ļoti labi. Un 4 un 7
Redz, tev ir svarīgi ieraudzīt to cilvēku kodolu. Varbūt ne to, ko viņš saka, bet kā viņa tā enerģija vibrē. Tu esi ļoti intuitīvs cilvēks. Tev ir ārkārtīgi spēcīga tā mirkļa intuīcija. Teiksim, tu vari iet pa ielu un pēkšņi tev kaut kas iešaujas prātā. Viss tātad tev tas tā ir jāņem un tā tas notiksies. Jā, tā tas ir. Un tad, ja es pretojos tam, tad kaut kas ne tā sanāk. Tad es pats sev iegrūžu kaut kādā situācijā, kuras līdz tādai frustrācijai jau aizēju, ka nē, vēl, es taču šito īstenībā jau vairs negribu, vajadzēja darīt tā. Tāpēc arī sapratusi, ka ir, protams, dzīvē situācijas, un tagad arī man tā bija, ka es neslēpšu, es jau kādu laiku jūtu ļoti spēcīgi intuitīvi, ka tajā radīšanā, ko es radīju, ka man kā cilvēkam, es gribu teikt, primāri kā cilvēkam, un tad arī kā sievietei, tas lielais uzdevums bija radīt vēl jaunu dzīvību. Bet tu jau to nevari, var arī mūsdienās. Sieviete vien pati ar mākslīgu apaugļošanu, bet sapratu, ka tas nav tas ceļš, kā es gribētu, un man nācās pagaidīt, uzticēties visumam, augstākiem spēkiem, ka atnāks manā dzīvē tāds cilvēks un ka tas bērniņš pieteiksies. Bet to posmu, kopš es sajūtu spēcīgi intuitīvi, ka es to vēlos līdz tam brīdim, kad tas notika, tās man bija tādas, ja tagad es atceros diezgan lielas mokas, jo ir tā sajūta, ka tu tā kā, es cenšos visur to savu enerģiju likt un turpināt radīt, bet es saprotu, ka tā brīža misija ir kaut ko citu pavisam darīt, un tas ir... Bet tad man tas mācīja arī to pacietību, bet tā, kur ja tas nav kaut kā atkarīgs no citiem, tad es ļauju sev uzticēties. Un es arī ļoti bieži pievelku, ko es esmu ievērojis, visādas īpatņas uz ielas, bet labā nozīmē. Ar vienu skatienu kaut kā, tas ir raksturīgi, tie interesantie īpatnējie cilvēki, dažkārt ar tik neparastām pasaules uztverēm, tajā kosmosā, kur viņš dzīvo, kā viņš redz šo pasauli. Viņi kaut kā vai tas mans skatiens ir tāds aicinošs, vai kas, viņi nebaidās, viņi nāk klāt. Es arī nekad nekritizēju, es ar interesi klausos, jo man tiešām ir ļoti interesanti nonākt uz brīdi, līdzīgi kā aktieris tajā pasaulē, sajusties, kā viņš to redz, kā tur izskatās. Tad es arī nāku atpakaļ ārā, bet man liekas tik nenormāli interesanti, ka mēs dzīvojam uz vienas planētas, bet katrs brīžam kaut kādā pilnīgi savā kosmosā. Bet klausies, misijas un būtības skaitlis tev ir 4, un šie skaitļi pievelk interesants notikums. Un pat ne tikai interesantum pēc, bet turpat var būt tā, ka tu vari satikt cilvēku, un viņš pēkšņi tev iedod kaut kādu jaunu impulsu vai kaut kādu atnāk ar jaunu ideju. Patiesībā tev pat būtu ļoti jābūt vērīgām tos cilvēkus, kurus tu satiec nejauši. Un tur var būt tā, ka senu paziņu, tu pēkšņi aizies kaut kādu pasākumu, tur ir sens paziņu, tu ar viņu aprunājies, un jums kaut kāds, kāpēc es viņu satiku? Vienmēr padomā, kāpēc tu nejaušos cilvēkus satiec. Tev var tiešām viņi atnest kaut kādu atkal jaunu kopdarbu, kaut kādas idejas un viss tas. Tā kā šis te nejaušais tieši tavā gadījumā var rezultēties kaut kādos procesos, notikumos, projektos, radīt kaut ko jaunu. Jā, tā tas arī notiek lielākoties. Un jā, tev pat ir, es nezinu, svarīgi, tur bija gadi minēti, bet kaut kādu radīt vai grāmatu vai kaut kādu darbu, kas ir taustāms, kas ir paliekošs, kaut kādas tādas arī vērtības, tu arī nevis mierīgi, bet pilnīgi noteikti tev būtu jādara. Tu teici, kaut kādi gadi, tas nozīmē, tu redzi tajā... 33 gados, tā kā uz 33 gadiem kaut kas tam cilvēkam ir jau jārada. Jā, tad sākās visās lielās režijas darbi. Tādi, kurus arī atļāvos pati aizvien drosmīgāk tās savas nestandarta idejas realizēt, kuras arī aizvien vairāk sapratu, ka nekāda pelīte neesmu, bet es esmu tas zilonis, kurš var pavilkt daudz līdzi.
Bet es domāju, ka tā radīšana, viņa, pat ja man kaut kādos brīžos šķiet, ka man jāiet kaut kas cits darīt, tad visas zīmes man rāda, Inga, tev ir jārada. Tev ir jārada. Tās formas varbūt mazliet var pamainīties un paplašināties, bet skaidrs, ka tas ir tāpat kaut kāds teātris, kino, grāmatu rakstīšana, kaut kā ar vārdu strādāšana, ar ķermeni strādāšana, plus visas šīs zināšanas, visas šīs pieredzes, kas jau ir pieredzētas un saprastas, un būšana dažādās dzīves situācijās un arī tādos brīžiem galējos momentos. Skaidrs, ka tas viss ir tā kā ar to labu dzērienu, ja, kas nobriest pamazām. Es saprotu, ka vienkārši tās ir tās bagātības pērles, kuras viņas patiesībā ir jāliek lietā, ka man ar to ir jādalās. Vienīgi no kā es mazliet vēl tā, ja es neslēpšu, es ļoti domāju par grāmatas rakstīšanu, bet es vēl tā minstinos, jo tās idejas ir, man nāk, un es jau kaut ko te sāku rakstīt, bet es saprotu, ka, lai es to izdarītu, un tas arī ir bijis aktieru darbos un režijā, es saprotu, ka man ir jābūt, tad es sapratīšu, kā lai to nodefinē saprotami, man ir jābūt tādā tīrai, tādā labā formā, jo kamēr es pati neesmu atšķetinājusi savus, teiksim tā, iekšējos dēmonus un sakārtojusi attiecības ar viņiem, tad apzinoties to manu milzīgo enerģiju un to, cik arī liela harizma ir manī un kā es ar to savu fantāziju un jaudu varu ietekmēt cilvēkus, es apzinos, ka es varu nodarīt pāri, pat negribot. Un man ir tā sajūta, ka tie ir tādi spēcīgi ieroči, kas man ir pat, rīki, kas ir doti, un līdz ar to ir tā sajūta, ka man šobrīd vēl ir ar sevi pāris lietas jāsakārto, jāsarunā, jāizkristalizē, un tad es jau tādā tīrākā formā esot varu dot tādu, tā kā dimants, ja, kad ir izslīpēts to dimantu, nevis tādu kaut kādā starpformā. Jo man laikam visu laiku, es nezinu, varbūt daudz es par to domāju, bet visā, ko es radu, man tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Līdzīgi kā ar bērniem, vai ne? Viņi dzīvo savu dzīvi, viņi ir viņi, bet tu kā pieaugušais, ja tu esi to radījis, tu uzņemies par to atbildību. Un ar tiem radošiem darbiem ir ļoti līdzīgi, ka es jūtos ļoti atbildīga, ko tas ievibrēs tālāk citos cilvēkos. Un it sevišķi, ja pati es esmu izgājusi savā dzīvē ļoti smagām, grūtām situācijām, un es saprotu, cik dziļi var iekrist un cik bezcerīgos stāvokļos, un cik viegli var tur arī pazust. Tad līdz ar to es arī kaut kā tā apziņa, ka tu nevari tā viegliprātīgi šķaidīties ar kaut kādām tādām. Tas nav par moralizēšanu, tas nav par sludināšanu, jo tajā brīdī, kad es to sāku sevī pieķert, man uzreiz tā, šo nē, stop, nē, šito Dieva dēļ nedari. Un kā ir kaut kad tā gribējis slīdēt. Nav tev nevienam jāmāca, bet tas, ka ar to skaistākām tajām pērlēm, ar tiem īpašākiem dimantiem, ar tiem dalīties. Bet tur, tajā dimantā, tur jau tāpat, ka tu, piemēram, kaut vai, kas rakstīšu, tas nenozīmē noliek, viss ir tikai jauki un skaisti un mirdzoši. Tur būs arī tā daļa. Bet tas ir tāds jau koncentrēts, un kamēr man nav tā sajūta, arī režijā, ja es netaisu nekad par kādu darbu, ja man nav tā sajūta, ka es nomiršu, ja es to nepastāstīšu. Ka tu nevari elpot, ja tu to nepastāstīsi. Ja nē, tad labāk nedari. Tā tad nav vēl pienākusi kārta, tu līdz galam nezini, ko teikt par to, vai vispār tev tas nav jādara. Forši tu izstāstīji. Klau, tev ir vēl realizācijas skaitlis 2. Un skaitlis 2 atkal, protams, tev palīdz režijai. Tas ir par diplomātiju, par sadarbību, par komunikāciju, par citu cilvēku izpratni. Bet vēl tas parāda, ka tev tā partnerattiecību tēma vispār kaut kur dzīvē ir ļoti svarīga. Un varbūt pat tur svarīga, jo, kā mēs zinām, tiem cilvēkiem, kam ir tas divnieks,
Nu, vai nu tur apziņas, misijas vai realizācijas vai būtības, tavā gadījumā ir realizācijas skaitlis. Ja nav sakārtota partnerattiecību tēma, tad visas tēmas, vienmēr sakot, visas jomas dzīvē cietīs un neizdosies. Un tur ir gan finanšu joma, gan profesionālā joma, vispārējais. Tu tā kā esi atkarīga no tā, cik tu būsi veiksmīga savā profesionālajā jomā, cik tu esi piepildīta savā personīgajā partnerattiecību jomā. Tāds interesants. Jā, tas tiešām ir par mani. Un tik tiešām tie dziļie iekritieni kaut kad arī agrāk ir sākušies, tad, kad tās partnerattiecības jūk un brūk. Un es uz kaut kādu brīdi, es neteiktu, ka es otrā pazaudējos. Nē, es esmu ļoti pati par sevi stipra. Bet jā, man tiešām ir tā sajūta, tā kā līdzīgi, es nezinu, latviešu tautas dziesmās par to līdzināšanos. Es tiešām ticu tam, ka sieviete un vīrietis, ja šie divi cilvēki, viņi ir no vienas puses dažādi, bet viņi līdzās var, un tā kā tās divas rokas, ja, tā kā ar divām uzreiz var vairāk izdarīt. Un tas ir kaut kāds tas modelis, kā, es nezinu, katra šūna manī atsaucas tam, un tas ir tas, ko es arī vēlos tātad piedzīvot, un tas man ir vajadzīgs. Un tiklīdz tas nenotiek, es zinu, un tā ir bijis arī vairākus gadus, ka es varu un pat ļoti labi, lieliski tiek galā arī viena pati, bet tur kaut kas, manā gadījumā man tāds sajūta, ka kaut kas tāds. Un pazūd tāda lielās jēgas sajūta vienā brīdī. Man pazūd, es varu sevi tad nodzīt vispār kaut kur, visu to lielo ideju vārdā, tā tālāk, un tas viss kaut kur gaisos pa daudz, paceļos, seceļos. Man liekas, ka šis nav stāsts, kas būtu jāizspēlē, jeb loma, kas būtu jāizspēlē šajā dzīves laikā. Bet tāpat laikā, kas ir interesanti, es tātad tiecos pēc tām attiecībām, bet tur ir arī mani tādi visgrūtākie dzīves uzdevumi un grūtākās mācības stundas, kurām ir jāiziet cauri. Bet tad, kad es to izdaru, tad tas nes ļoti tādu neideālu, nekas nav ideāls un perfekts, bet priekš manis tādu ļoti auglīgu visu to situāciju, fonu, kurā es esmu gan sazemējusies, gan pilna galva radošu domu, un kaut kā visas situācijas raisās, notiek, nauda plūst. Viss kaut kā pēkšņi ļoti tā harmoniski un dabiski dziedzeļi veidojas, un galvenais ir ļauties tam. Galvenais ļauties tam, tur ir arī tajā būtības skaitlī, tur ar tajā četrniekā, kad var būt tas arī kāds ir attiecībām, viņas ir un viņas var beigties, bet tev tāds periods, tev ir bijuši jau iepriekš attiecības un arī bijis precējusies, bet tagad tas viss jau ies uz, to pieredzi, visticamāk esi jau gūs, kas tev bija jāiegūst. Jā, tiem, kam ir četrnieki, vienmēr ir izņēmumi kaut kādi, bet tiem, kam ir būtības skaitlī četrnieki, tam ir kaut kādā ziņā ir ielikts, kad būs vairāk attiecību pieredze dzīvē. Kad ir nopietnas attiecības, bet viņas ir vairākas. Jā, jo es arī tā domāju, mana vēlme ir bijusi vienmēr. Es tiešām esmu ļoti konservatīva patiesībā, tādās attiecībās konservatīvi domājuši. Ko es ar to domāju? Man ir šī vēlme ar to satikt to vienu cilvēku un ar viņu kopā iet to izaugsmes ceļu. Bet ko es tajās iepriekšējās attiecībās sapratu, kaut kādā brīdī es sapratu, ka manis ir tik daudz un man ir tik daudz to kaut kādu to slāņu, es nezinu, kā tas musturs man ir tik liels, ka līdz tam tajās vienās, otrās un trešās attiecībās vienkārši to nevarēja realizēt. Un tad vai nu man bija vienkārši kaut kā pat rupi sakot jānomirst, jāpaliek kaut kādā tādā. Es ne jau, kad tajā brīdī man jāpaliek būt mazākai, bet es sapratu, ka es to nevaru. Un ir vienkārši ir šausmīgi smagi, ir šausmīgi grūti, bet ir jāiet tālāk un kaut kāda tā ticība, ka es satikšu to cilvēku, ar kuru ir un atkal ne jau par to, ka es nevarētu viena. Īstenībā, man liekas, mēs jebkura sieviete arī zinām, vienai ļoti daudz, ko ir daudz vieglāk arī izdarīt un baigi tā. Bet tās
Nu, redz, es jau iesāku, man liekas, mūsu sarunu par to, ka visu laiku man vada tā izaugsme. Un es arī sasniedzu vienā brīdī, nu kā, nāk tie tuvojas 40 savā karjerā šeit Latvijā. Es daudz ko forši jau esmu sasniegusi, es zinu, kā lietas notiek, es tik turpinu darīt. Plus, mīnus, viss ir zināms, man jau aizvien lielāks, pieaugušāks dēls, jā, tur ik pa brīdim kaut kādas problēmas, bet tās mēs atrisinam. Viss notiek, es jau tālāk kaut kādus vēl, visu kaut ko domāju. Un viss tā baigi paredzami, bet kad tu sāc saprast, bet tur ir tāds arī kaut kādā ziņā strupceļš. To vienu šķautnes daļu es esmu smuki izstrādājusi. Nu, tad tagad pagriezīsimies un sāksim sevi izstrādāt, jā, piemēram, attiecību jomā. Un, varbūt tas nav viegli vienmēr, bet katrā ziņā ļoti, ļoti vajadzīgi un ļoti svētīgi. Vēl tas divnieks, ar tam divniekam pieķērsies, tas divnieks īstenībā ir ļoti labs tev arī papildinoši tavai aktrises karjerai. Kādā ziņā? Tādā ziņā, ka caur emocijām tu vari uzbūvēt to savu tēlu, jo tev ir tā sapratne, kā tas cilvēks varētu justies. Viņi ir emociju atdarinātāji. Un tiem, kam ir divnieks, arī kādā, viņi ir ļoti labi aktieri, mūziķi, pavāri. Jā, ka tu saproti to emociju pasauli. Un tu, protams, uzbūvēsi pa savām to tēlu, bet tu sapratīsi, kāds tas cilvēks, kā tas tēls viņš varētu justies. Jā, tā tas ir. Jā. Bet tu vēl esi jaunā Rīga teātrā. Jā, tev ir savs vēl repertuārs, kur tu piedalies. Jā, nu tas tagad būs tāds lēnām es atgriezīšos tur pēc tā bērnu kopšanas atvaļinājuma, kas man patīk šis vārds. bet lēnām, jā, es atgriezīšos. Bet tas, un kas man arī patīk, jo es tiešām šobrīd nevēlos tā pārlieku sevi dedzinot, jo es zinu, ka ar visiem, kas izdeg tā problēma, nu labi, ne visiem, dažādas tās izdegšanas, bet es esmu tas tips, kurš izdeg tādēļ, ka man nenormāli patīk tas, ko es daru, un es tā aizraujos, un es nevaru tā, nu tagad es tā puskājā, es pat savu pasaku, tagad es tā puskājā darīšu, bet darot, es jau tā esmu aizraujusies, un jau no manis tur vienkārši līst tā enerģija uz visām pusēm, un viss jau būtu forši, bet tas dzīves ritms ir tāds, un tie apstākļi ir tādi, ka es nepaspēju pienācīgi atkal uztankoties, uzpildīties, un tad tu sāc ieiet mīnusā. Un līdz ar to, jā, es tagad priecājos, ka atgriežoties pa šo laiku daudz lomas, citiem radušās, citi jauni darbi, un tas mani repertuārā kādu laiku būs ļoti maz, kas ir ļoti labi. Sākt lēnām, pamazām un audzēt atkal tos skatuves muskuļus. Jo tu tāds, man liekas, es pamanīju, kā jaunā Rīgas teātrī mums tur ir, kā saka, lielās zvaigznes, un tu kaut kā ļoti pie viņiem tā arī organiski visur kopā jau, nu tā kā... Tas prasīja gan grūtu arī ceļu, posmu, jo... Bet atkal, sevi pierādīt tā, vai ne, ka tu esi savējais? Jā, bet es to pat tā arī neuztvēru laikam līdz galam. Man ir kaut kāda tāda arī vienmēr spītība, tāda laba spītība un deksme, ka es kaut ko to vilkmi sajūtu. Man tur var teikt, ka tu esi tur kāda, tev tur nesanāk, var viss kaut kas pretējs notikt, bet man ir tā vilkme un man ir tāda milzīga intuīcija un ticība, ka tur sanāks. Jā, ir grūti, bet sanāks, dari. Un tad es vienkārši kapāju tajā virzienā. Un ir, protams, grūti, un arī tur tajā periodā bija grūti, un grūti arī bija varbūt tajā sākuma periodā no tā, ka ir tā viena paudze, tās zvaigznes, un tad bija viena cita paudze, kur pēc tam viena daļa aktieru tika atlaisti, un tad... Es biju tāds, nu tā kā mana vecuma grupā es biju viena outsiders. Un tad uzradās jaunais kurs, kas ir vēl cita vecuma grupa, bet es joprojām, mana vecuma grupa, nav tur tie dombiedri. Un tā it kā liekas, kas tad tur? Bet tad, kad es satieku kādos citos projektos tos savus vienādus, tad es saprotu, jo tur ļoti ātri uzreiz aiziet, pat no pusvārda tu saproti kaut kādu domu un tā tālāk. Bet es domāju, laikam, es esmu vienmēr sevi neapzināti likusi vidēs, kur ir tie izaicinājumi, kur ir grūtāk, kur ir bijis. Es neslēpšu, pat, ja ir tā vienā brīdī bija periods, kur es aizvien vairāk taisīju visāds režijas darbus, un man likās, ka arī, ka arī tur aktieru darbs man beigsies.
Un no citiem aktieriem es uzzināju, ka Alvis taisa jaunu izrādi, Vēstures izpētes komisija, kur jau ir pamatsastāvs salikts. Un es izdomāju, ka es pacīnīšos vēl. Un es gāju no sākuma, Alvis pat negribēja mani. Bet es vienkārši turpināju nest etītes un gāju un darīju. Tas viss bija šausmīgi grūti. Ak, Dievs, tas bija cik grūti. Un pašai man tur bija kaut kādi mani vēl iekšēji kompleksi, ar kurus es sapratu un ar kuriem bija jāstrādā. Bet es to tā kā izcīnīju. Un šis visu laiku ir, ka es citreiz domāju, kāpēc es nevarētu tā mierīgāk, bet laikam, es nemāku mierīgāk. Šitajā punktā tu esi ļoti līdzīga man. Mums kaut kur skaitļi savienojas līdzīgi. Šī ir ārkārtīgi forša īpašība. Es viņu sevī savukārt ļoti dievinu. Arī kaut kur nepieņem. Es tāpatās iešu. Un es sapratu vienu, kad tas cilvēks beigās saprot, bet hei, ja viņa tik ļoti, ļoti grib, ir jādod tam cilvēkam iespēju. Jo cits varbūt tās, man jauna loma, ok, viss kārtībā, bet kur cilvēks ļoti patiesi grib tur būt. Es tieši mēģinu arvien vairāk ja tas nepiemīt daudziem latviešiem galīgi nē. Jā, laikam baidās no tiem atraidījumiem, baidās izskatīties stulbi, nezinoši. Man kaut kā tas, es arī domāju, daudz, ko es esmu izdarījis arī režijā, kaut kādas pat pārgalvīgas lietas. Tieši tāpēc, ka nav tās pieredzes, tad jau mēs vispār tā kā jūra līdz ceļiem, tu kaut ko sadomā, apsoli, un tikai tad, kad sāc darīt, saproti, kur es esmu, un tad jau vairs nav atpakaļ ceļu, un ir tas azarts, ka jāizdara, bet arī, man tiešām nav bail nonākt pret kaut kādās situācijās, man nav bail pacīnīties, man nav bail no tā cita viedokļa, man nav bail no nērtībām. Kaut kādā ziņā tas pat iedod kaut kādu tādu azartu, bet arī tas nav galvenais, kāpēc es to daru. Primāri ir vienkārši es noticu kaut kādai idejai, un es saprotu, ka es vienkārši, es nevarēšu ne pagulēt, ne normāli padzīvot, ja es viņu neīstenošu. Ja es nebūšu izdarījusi visu, kas ir manos spēkos, un varbūt pat vēl vairāk, bet es viņu sasniegšu. Un tā tas arī notiek. Arī mani abi bērni tā ir radušies, jo abas grūtniecības bija ļoti, ļoti grūtas. 2 bērniņus es esmu zaudējusi, un man tā sajūta ar bērnu radīšanu arī ir līdzīga, ka visi tie apstākļi, piemēram, meitiņu radot, man pateica vispār tur 5% no sākuma, ka izdosies. Bet es sajūtu sevī tik milzīgu to, ko tu nekādīgi nevari vairs savu sāmelot, neko, kas sanāks. Inga būs grūti, bet sanāks, davai riskē. Un es apgulos gultā un gāju visam tam, kam es tur gāju cauri, un sanāca. Tā kā saglabāšanas. Jā, tāda ļoti grūta saglabāšana, bet un sanāca. Un viss pēc tam, kad tu izēji tos, tas, protams, arī pašu. Es tā domāju, es ceru, ka es kaut kad sasniegšu, būšu veca tante. Vecā sieviete. Un man liekas, ka es būšu tāda baigi foršā. Ļoti forša. Un sēdēšu pie kamīna, klausīšos kādu foršu mūziku, un apkārt būs forši radoši cilvēki. Un tajās dienas, ja dzīves beigās, ka es sapratīšu, cik daudz forši ir izdarīts, cik daudz, varbūt pat sākuma šķietami neiespējams, ir piepildīts, ir izdevies. Un tā sajūta man ļoti, jau pat tagad atskatoties, ja man tagad būtu jāaiziet no šīs dzīves, es saprotu, pats ir tik forši daudz, kas izdarīts. Tik fantastiski tu pateici. Bet, zini, tur ir, kas atkal ne katrs ar to ir apveltīts. Un tev ir jau skaitļos ielikt tā harizma. Un harizma ir gan ļoti jaudīga seksuālā enerģija. Un seksuālā enerģija nav tāda, ka tas tikai par to tēmu. Tas ir tā, tev ir kaut kāda vibrācija sava, kāpēc cilvēki ieklausīsies tevī, uz tevī ilgāk paskatīsies. Tā kā Tad pat nav domāts vīrietis, sieviete. Tas ir vienkārši no kaut kādas situācijas, ka tu piesaisti ar kaut kādu savu uzmanību, un cilvēki paši domā, ar ko viņi man piesaistīja, bet man viņa paliek atmiņā, bet ar ko tieši nevar, tas tāds netvarams, netaustāms, bet tas ir forši. Ar šitādu enerģiju tu arī būs līdz tai sirmai kundzītei. Tā jau ir tāda, nevēl es teicu, Dievs daba darbs, es ticu augstākiem spēkiem, un daba ir mana kopš sevies vispār atminos mans svētais templis, es nezinu, kā viņu nosaukt. Tur jau arī ir
tas dievišķais spēks. Ja es saprotu, ko tu saki par to seksuālo enerģiju. Un dažkārt, protams, esmu saskārusies, ka to iztulko kaut kā tā tiešā veidā. Tiešā veidā, bet patiesībā visa tā dzīvības enerģija jau ir tā. Tur ir arī tā seksuālā, tā ir tā radīšanas. Es viņu pēc tam arī sublimēju tajā garīgajā, radošajā. Bet es saprotu, ko tu arī saki. Es arī vienā brīdī to sāku apzināties, kā teicu, ka uz mani paskatīsies. Un es neesmu ne standarts skaistums. Es arī necenšos tāds būt, jo mana vēlme nekad nav bijusi iekļauties kaut kā tagad ģērbjies, kā tagad ir jāizskatās. Man svarīgāk tajā brīdī, ka man ir sajūta, kā lai to noraksturo, līdzīgi kā bērnībā tā mazā Inga, kad viņa jutās spēkpilna, tur pa tām pļavām skrienot mati vaļā, viss tur kaut kādi tur puķes, margariteņas, viss, vasaras raibumi, basas kājas, uzvilkta kaut kāda tur krustmātes kleita, kur ar kaut kādu siksnu sasieta, brīva, skrien, visu to jūtoša. Ja ir šī tā sajūta, ka tu esi tāds dzīvs, vitāls, viss process tevī notiek, tad tas, man liekas, ir tas skaistums, kas pievelk un ārēji. Līdz ar to es varētu pat maisā te atnākt, sēdēt, bet ja manī būs šī dzīvīguma enerģija, tad viņa, es zinu, ka arī piesaistīs. Un tik līdz es pati kaut ko sevī tur sākšu spazmot, tad es vienalga, kā es būšu sataisījusies, cik dārgā, kādā elegantā cilvēks skatīsies uz mani tā kā, kas īsti tev nav. Man kaut kā tā jocīgi tad tam cilvēkam paliek. Jā, tāpēc. Vēl ir tāda lieta, kas mums jāvirs tālāk, kas man ārkārtīgi patīk. Man ļoti patīk tava matrica. Kur ir tava matrica, tev varēs lasīt par savu numeroloģijas kārti, daudz un dikti. Vēl mums, lai noslēgtu foršo raidījumu, liekat īkšķīti, ja nu jums bija noderīgi, liekat komentārus, bija baigi forši, man patikās, kā tu dalies. Kas ir tev divas superīgi jaudīgas? Nu, tevī ir enerģija un spēks un jauda ķermenī, domāšanā un visā tā. Tad tev ir pilnībā atvērta komunikācijas enerģija, un tas, protams, tev palīdz. Tu sapratīsi cilvēkus, tu mācies viņus noinstruēt, salikt pa plauktiņiem, nu tu visu varēsi. Tiešām, tev nav limita. Tas ir pats svarīgākais. Tavai personībai nav limita. Cik tu viņu, gan jau kā ir visādi veidi, tu izdomāsi jaunus veidus, kā viņu vēl kaut kādas lietas var veidot. Un, protams, tev ir maksimāla enerģija arī ķermenī. Un plus tev ir tajā septītniekā enerģija. Tā kā, tas ir, principā tā, gandrīz vai milināra līnija tev ir. Principā, ja tu ļoti precīzi zini, ko tu vēlies, tas ir laikam lielākais izaicinājums vispār cilvēkiem, ka mēs divas lietas, mēs nezinām, ko mēs vēlamies, un mēs nemākam baudīt dzīvi. Un tev viņas arī bišķiņi ir. Jā, man ik pa brīdim tas pieklabo. Es pārāk daudz aizraujos ar tām idejām, un tad es nevaru, jo ir 24 stundas, ja? Un tad, un par to dzīves baudīšanu es arī pārāk ieju visā tajā radīšanas procesā, un es mēdzu aizmirst par paēst, pagulēt, tādas visādas lietas. Man līdzīgi, vienkārši pabūt. Šie ir mani klupšanas akmeņas, ar tiem arī strādāju. Bet tas ir, kā es teicu, lielākam vairumam. Bet katrā gadījumā tavā ziņā, ja tu precīzi zini, ko tu vēlies, un tev arī ir vēlams rakstīt savus mērķus un īstenībā padomāt par saviem mērķiem. Tagad ir gada izskaņa padomāt ļoti precīzi jau par nākamo gadu. Tas tev viennozīmīgi palīdzēs un strukturēt, jo septītnieks, atceries, tā ir nekontrolētā enerģija. Tu, ka vari ieiet savos idejās, redzējumos un vīzijās, tu vari tā ar tām idejām apaugt. Vienmēr sakot, tas septītnieks arī var radīt šo te hausu, ko mēs jau tagad daudz un dikti runājām. Tā kā atceries to, tu arī esi tas cilvēks, kam jāpaņem 2-3 idejas uz gadu, bet tagad tev ir mazulis, attiecīgi mazāk tu vari paņemt, jo, kā saka, tu jau esi uz pilnu slodzi tomēr ar bērniņu. Cik tu atvelti, bet, tagad, teiksim, mazais paudzies ir, tad arī tu nedrīkst pārforsēt ar mega daudz projektiem, jo viņos var sadegt.
Jā, tāpēc es arī domāju, man tagad ir tāds mazs cilvēciņš, viena no daudzajām lietām mācīties Un pats to. svarīgākā. Jā, man pat tagad, jo es tiešām burtiski no gultas cēlos, atkal staigāt, mācīties un tā, un visās fizioterapijās un visur, ko es darīju, zinu, kādu mantru man visi fizioterapeiti teica, mazāk ir vairāk. Un es sapratu ar tādu mācību, jo man visu laiku bija, es varu daudz, mazāk ir vairāk. Tas ir tas, ko es tagad arī mācos. Mazāk ir vairāk. Tā tas ir. Vakar bija interesants, smieklīgs situācijas. Nejauši satiku vienu, gāju kafejnīcā paēst vakarā un satiku vienu pie blakus galdiņa sēdēja itālis. Un viņš tur stāsta, kāda viņam būs plāni Latvijā. Viņš tiksies ar to un to. Un es saku, es tev izstāstīšu vienu ļoti svarīgu lietu, kas attiec uz latviešiem. Tā kā beidzas saruna, tā pasaki, ka lēnāk iesi, tālāk tiks. Es saku, tas tev tieši kā itālim, kuram ir milzu, kā saka, ekspektācijas, ka nu tik būs un viss ir ģības no itāļiem. Saka, pasaki tu kā itālis šo te frāzi, viņš bija tik laimīgs. Bet jā, es tam arī ticu, lēnāk ies, tālāk tiks, mazāk ir vairāk. Un lai visu laiku ir šī te vēl lielā foršā sajūta, lai mēs esam savā spēkā un ievibrējam sevī to sajūtu, ko es šogad sevī atradu. Klau, rekord, tev būs arī skaists šāds te 2026. gada jau prognoze. Kā mēs zinām, mums visi gadi iet uz priekšu, bet tu esi šogad patiesībā ļoti lielu darbu savā personības virzienā, nu, tā kā aprecēsies kaut kādu jaunu veidolu, par uzvārdu es vēl paskatīšos, kādu jaunu enerģiju tev tas iedeva. Bet tas ir tik spēcīgi intuitīvi, ka tur noteikti viss ir ļoti, ļoti labi. Man pašai interesē, kas ir tā enerģija, ko tas iedos. Jo pieņemsim, ja tev iedod, teiksim, tādu sešnieku, tas būtu vienkārši ideāli. Nu, tu iegūtu sev šo te sajūtu, pisinga, jo redz, tam 7, 4, tev vēl viens četrnieks, tās ir tās enerģijas. Vai ko vēl? Nu, viss šitas te. Jā, man vajag tādu. Jā, ja tev tas sešnieks, tad tev iestāsies, Inga, tu esi viss tev ir izcili, tagad es paņemšu to, tad es ieplānošu braucienu ar ģimeni. Vienmēr sakot, ka tu šo te gandarījumu sajūtu, iespējams, tu iegūsi sev jau automātā. Es nezinu, es ar lielu interesi noskaidrošu, ko tas uzvārds tev parādīs, bet tā kopēji pašai sajūta, ka tas aizvien vairāk ieplūst. Un tu sākumā teici, ka man ir 9 gadu, cik lai 8. Jo man ir pašai tā sajūta, ka ir tiešām liela transformācija ar visu, kas notika. Un ka tādas astītes, kas var... Kā tur viss notikās? Tā sanāk. 2 gadu atpakaļ. Tā aptuveni sanāk, jā. Nevis 2 gadu atpakaļ, šogad tev 8, tad pagājušo gadu tev arī viss. Respektīvi, meitiņai tūlīt būs 11 mēneši, un tad 11 mēneši transformācijas gadā tas tev notika. Tas viss gads. Un tāds, ka... Bet tagad ir tāda sajūta, ka tiešām es pat visus apģērbus atdevu visiem citiem, jo es sapratu, ka es negribu, ka nevis tas apģērbs ir slikts, bet ka es nekādi nejūtu vairs to uzvilkt un visiem atdāvināju, atdevu. Un tagad ļoti lēnām veidoju jaunu garderobi un arī tā sajūta, ka, kā es teicu, caur to fizioterapiju un arī, ka tu esi nolikts uz lapsņām un nevari paiet un mācies no jauna iet, staigāt un nevar izdarīt visu, ko tu izdarīji pirms tam. Tas mazāk ir vairāk, tik ilgi. Es pieņemu šo situāciju, ka vienā brīdī tu tam tiešām arī notici un ka tas tā strādā un tagad ar tādu vēl lielāku pārliecību, ka neko nokavēt nevar, ka var tikai iegūt, mazliet pagaidot un nesasteidzot kaut kādas lietas un atvēlot sev laiku arī vienkārši būt, jo, man liekas, vispār mūsdienu laikā tā ir kaut kāda ekstra, ja cilvēks to tā spēj un var tā atļauties, un īstenībā var tā atļauties, tas ir vairāk par kaut kādu to apziņas maiņu. Vai arī, kas mums apkārt viss liekas iedzen šo te sajūtu, kaut kas vienmēr ir pa maz, bet nē, viss ir ļoti, ļoti gana. Lūk, tā kā tev būs interesanti, ko lasīt, pa tavu 9, nākamais gads jau noslēdz uz 9 gadu, tas ir kopsavilkumu izveidot un noslēgt un domāt jau pa tādiem nākamajiem lieliem plāniem uz nākamo 9 gadu. Lūk, tā kā šis te būs, vēl ir viena tāda forša lieta arī es šogad pati sevi
nepazīstu, teikšu godīgi, bet es esmu radījusi pirmo Latvijā numeroloģijas plānotāju. Katrai dienai ir jauna iespēja. Šis ir tiešām radies. Šī ir pirmā sajūta manā dzīvē, ka es esmu bijis kā kanāls kaut kam. Kaut kā visums atnāca, viss tik ātri, viss tik raiti notika. Zvaigzne saka, ok, daram ļoti interesanti, un viss tik ātri tapa, ka es sapratu, ka tepat maz ir ar mani saistība, bet ir radies kaut kāds ļoti maģisks plānotājs, kas tev iespējams palīdzēs, es ļoti ceru, strukturēt tavu nākamā gada ikdienu, un tā ir dāvana no manis, lai tev būtu burvīgs nākamais gads. Paldies, un paldies visiem tiem augstākiem spēkiem, ar ko tu kā kanāls. Un es to dzirdot tā nopriecājos par tevi un novēlu tev to aizvien vairāk, jo es zinu to sajūtu, tas ir tas, pēc kā arī es vados, un nav pat, vai ne, svarīgi, kā lai pasaka, tu zini, ka tas atradīs to savu vietu, savu auditoriju, to cilvēkus, kam to vajag. Un kā tu saki, vienkārši jāturās tajā zirgā un jājaujas. Un viss notiek. Un tā ir tāda kaifa sajūta. Kaifa. Tik laba. Paldies tev, mīļš. Paldies tev. Es esmu dāvanu cilvēks, un man ļoti patīk patiesībā pasniegt dāvanas. Tiešām tas ir kaut kāds atkal tāda kā došanas tā sajūta, bet ne jau apreibžot, ka es tāds altruisms, man vienkārši patīk tā sajūta, kādu iepriecināt. Tā kā es ļoti ceru, un pilnīgi noteikti būs šis te kaut kas tev ikdienai arī vērtīgs un pielietojams. Paldies. Es jūtos tiešām bagātīgi. Kā jau Ziemassvētkos periodā. Tiešām paldies. Paldies. Paldies tev. Kāds tev sajūtas? Man ļoti labas, un es gribēju, man nav tādas dāvanas, bet es tev no sirds gribēju pateikt, ka dažus raidījumus es esmu paskatījusies, un tas, kas man ļoti patika tajā veidā, kā tu vadi, ka es redzu, ka cilvēks tiešām ir aizrāvies, viņš ir savā vietā, savā laikā, ka tu dedz par šo numeroloģiju. Es vispār patiesībā pirms tam par to neko nezināju, un dzīvē esmu patiesībā tikai 2 reizes bijusi pie astrologa, tad, kad ir tādas rīktīgās krīzes posmi, un tikko bija tāds, un es arī biju pie astrologa, un es arī sāku interesēties par numeroloģiju. Tad paskatīties vēl kaut kādas lietas, kur, kas, ko. Un tu man pie apvāršņa parādījies, un es paskatījos vairākus raidījumus, un tik skaisti, kā tu to. Tev nav, laikam, tu teici, nekādas tādas izglītības, bet tu vari redzēt, cilvēks ir savā vietā un no sirds to dara, un tev ļoti labi sanāk. Paldies. Ārprāts, man tas ir ļoti liels kompliments. Tiešām, jo tie pirmie raidījumi bija ar lielām bailēm, bet un tāpat laikā ļoti liela pārliecība, ka man tas ir jādara. Un kas ir interesantākais, es arī esmu intuitīvais cilvēks. Tajos brīžos, kad es izdomāju, varbūt tās, ka vairs nevajag, tā man raksta, kur jūs pasūtāt, kad būs raidījumi? Un es domāju, nē, viss jāturpina tīri. Es arī pat ļoti daudz no katra savu viesu tik daudz iemācīsies. Man šis bija lielisks gads tādā ziņā, ka es kaut kur paplašināju savu apziņu. Bet, Inga, man ļoti, ļoti liels prieks, ka tu atradi laiku savā aizņemtajā šī brīža periodā ar mazulīti, ar darbiem, ar visu, ka tu atbrauci, ka mēs aprunājāmies. Tu esi ārkārtīgi dziļš, ļoti interesants cilvēks. Es zinu kaut kādas izrādes, kas man ļoti, ļoti patika. Es uz tevi varu tiešām skatīties kā kaut kāda ģeniāla tāda cilvēka. Tev ir kaut kā tā ģenialitātes enerģija, kas ir septītniekā, noslēdzot šo raidījumu. Galvenais viņu ver vaļā, tu vienu lietu pateici. Es domāju, mums tev jāpasaka tas, kā pateici, es sāku sašaurināties. To tu vispār nedrīkst darīt. Tas, kā septītnieks, kam ir enerģija, kur ir domāti, iet uz āru. Iedomājies, ja tu sāc sašaurināties, tas arī ir viens uzreiz tu savu iespējas nogriezt. Tā kā to tu nedarīsi, nebaidies no savas jaudas, spēri viņu ārā. Paldies tev. Un jau vairs nevar. Zini, kā tajā citā vecumā sākas jau. Tu esi viskam jau izmalies, izgājis, tu saproti, nē, ka sevi, ja tajā brīdī, ja tu sāc sevi nodot, tu pazaudē visu. Un
Un to mēs neviens nevēlamies. To mēs pazaudēt, neviens vai ne? nevēlamies, to mēs tajā neejam. Tu ļoti pareizi pateici, un šī ir tāda labs noslēgums, un lai tev ļoti veiksmīgs nākamais gads. Paldies. Un man tā patīk, ka tas tik skaisti, ka tā visa intuīcija tiešām sakrīt ar šo. Man tāda arī sajūta. Tu raksti attīrīšanās, sagatavošanās jaunam sākumam. Es tā teicu, man tās astītes vēl tur jāsakārto. Un, tādā. Un tu esi viņu piepildījis. Un pasties tie lielie notikumi arī, kā viņi ir, kuros gados. Tie pirmie gadi ir atkal tā. Pirmais gads, teiksim, tu tagad būsi attīrīsies, un pēc tam 27. gadā tas ir tāds, tu varēsi rotaļāties, tu būsi vieglāk kā tagad. Tu sāksi kaut ko tur rotaļāties. Es esmu gatava Jā. šim periodam. Jā, kās bliež 7, 8, 9. Nu, tā ir. Jā. Tā man mazliet varbūt ir bail. Es ceru, ka ar katru, bet ja var izturēt, tā tad var arī varbūt lielāk. Bet es ceru, ka tā Nē. Tu iesi tagad radošajā, kā saka, nākamajā līmenī. Paldies tev liels, un lai tev ļoti veiksmīgs 2026. gads. Paldies. Paldies.